Protams, ka premium zīmolus arī vajag obligāti aizsargāt. Ja? Man ļoti patīk tā ideja apvienot imidžu jautājumus ar biznesa stratēģijas jautājumiem, un arī kā patentu pilnvarniekam ar juridiskiem jautājumiem. Tīpaši, ja ir jārisina kaut kas tāds sarežģītāks, tad man ļoti patīk tādi sarežģīti izaicinājumi. Un bērnībā ļoti patīk spēlēt šahu. Es biju izstudējis visas šaha grāmatas krievu valodā, visādas kompozīcijas mācīju 5-6 gadu vecumā. Tas ļoti attīstīja loģiku un tādu kā domāšanu tādu interesantu, abstraktu. Un man ļoti patīk risināt sarežģītas lietas, un es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc es izveidoju šo te pasaulē pirmo kursu, kas ir par saucās ideālu preču zīme. Tas ir kurs par to, kā no idejas, ka vajag zīmola vārdu vai produktu nosaukumu, var nonākt līdz stratēģiski atbilstošam, arī tas, ko Diana stāstīja, ka viņš atbilst vīzijai, misijai, mērķa auditorijai, radošam, vienlaicīgi pārbaudītam pareizi un pareizi aizsargātam zīmola vārdam.